Tā, silts sveicieni, Vitiņa. Sveiki! Sveiki! Esam mēs atkal ēterā ar sirds un stihiju un aromātu savu vēstījumu. Un pavisam drīz mums jau tuvojās retrīts, sirds un stihija retrīts jau 21. 23. augusts, kur arī ar aromātiem mēs darbosimies. Un mēs arī tad gribējām šodien ievadīt tādu mazu praktisku tādu sarunu par to, kā tad mēs varam vispār tos aromātus un kā mēs varam tās stihijas izmantot sev ikdienā un ko tas nozīmē, kā mēs praktiski to varam darīt. Un te man jautājums tev, Vitiņa, ir, piemēram, kad mēs ikdienā, ja mēs esam darbos projām pa dienu, mēs atdodam visu sevi kaut kur ārpusītē. Un tad mēs nereti ir tā, ka cilvēki atnāk mājās, kad noguruši, piekusuši, ja, sevi izsmēluši. Un ko var darīt? Vai var ēteriskās eļļas palīdzēt kaut kā uzlabot vai atgriezt to enerģiju vai kaut kā to stāvokli tādu uzmundrināt? Jā, noteikti. Mēs atnākam mājās jau, ja pēc garas darba dienas mēs esam savākušies visādas enerģijas, mums nav tikai tā mūsu mājas, mūsu īstā enerģija, un mums vajadzētu tikt no tā visa vaļā, mums vajadzētu jau pārslēgties, un te mums ļoti labi palīdz ēteriskās eļļas, jo smadzenēs mums ir limbiskā sistēma, kas cauri ožu, burtiski dažu sekundžu laikā mums nonāk smadzenēs šie aromāti, ēteriskās eļļas, un process notiek. Un mēs to tā varbūt pat neapzināti, bet mēs varam nomierināties ar lavandas ēterisko eļļu. Ja mums ir bijusi tāda diena, tāda stresaināka diena, ir speciāla ēterisko eļļu maisījumi, ko var izmantot uzreiz. Un mēs varam vienkārši ņemt un ieelpot. Tā kā no pudelītes mēs varam ņemt un no pašas pudelītes uzreiz, tas būs tāds ātrākais. Vairākas reizītes dziļi ieelpojam un viss notiek jau. Varam iepilināt plaukstā kādu lāsīti, sarīvēt, kā laiviņu uztaisīt un ieelpot no plaukstā. Divas. Tas grējieties divas, un tas ir vīraks, ko tu esi paņēmus, tas ir arī ļoti saved ātri mājās un saved ātri pie sevis un uztaisim dziļas ieelpas. Varam skaitīt līdz 5 ieelpa un uz 5 izelpa un tā 6 reizītes 1 minūtīti. Un ar to jau mūsos tas mieriņš ir ienācis. Ja mēs atnākam mājās un mums gribās vēl kaut ko darīties un rosīties un gribās uzlabot garas stāvokli un tādu prieciņu dabūt, mēs varam iepilināt uz kādām virsmām, vai tāpat tās uzelpojot, vai ir čiekuriņš, vai ir kaut kāds māla figūriņa, vai ir filca kaut kāda skaista figūriņa. Mēs varam tur uzpilināt apelsīnu, piemēram. Mums jau ir priecīgāks noskaņojums. Mums vajag vēl koncentrēties un vēl kaut kādus darbus, varbūt bērniem palīdzēt kaut ko skolai. Tur mēs atkal varam iepilināt citroniņu un rozmarīnu. Ja? Vajag, mums ir karsti un vajag atvēsināties, mēs varam piparmētru ņemt tālāk. Tas ir tik garš un tik plašs tas loks, kā mēs varam izmantot atnākot mājās ēteriskās eļļas, tas ir apbrīnojami. Jā, tiešām izklausās tik atsvaidzinoši un enerģiski, bet kā māja, piemēram, ir arī tā, ka māja arī dažādi, ja, piemēram, es nezinu, kaut vai televizors ir par to, ir viskaut kas, vai dažādi notikumi, vai ik pa laikam vienkārši prasās māju patīrīt, attīrīt, vai mājīgāk, umulīgāk, vai ir arī kaut kādas eļļiņas, kas var tam noderēt. Tā kā, lai mēs to mājas, to sajūtiņu radītu tādu umulīgāku un tīrāku. Jā, mēs varam izmantot ļoti labi, es arī pat izmantoju sāli, vienkārši sāls trauciņā, un varam iepilināt sālī ēteriskās eļļas. Viņš darbojas kā tāds difūzerīts, jo nevienmēr ir vajadzīgi tvaika difūzeri, jo mēs jau varam vienkāršā veidā arī šos te aromātus paildzināt viņa darbību, un tas būs viens no tiem pirmajiem, kas sakārtos to mājas enerģētiku, tas atkal būs vīraks. Un tad tas pareizo tu izvēlējies pilnīgi pareizo, un uzreiz jau jūt, kā virmo, un tad ir svētais kalns, kas arī ļoti tāds mierinošs, un tāds, vai baltais eņģelis, kas arī ir
vairāk eļļu maisījums, kas jau rada to noskaņu un saikni jau ar tādām citām augstākām būtnēm. Man ir mājās klātais eļļalīts. Tā kā katram šim brīdim mēs varam piemeklēt savas ēteriskās eļļas vai maisījumus, kas būs tie, tādi visatbalstošākie, jo kādam varbūt arī nepatīk vīraks, bet var piemeklēt kaut ko citu, kas patiks, jo mums jau ir galvenais to rezultātu panākt. Jā, svarīgi sastapties ar tām eļļām, svarīgi viņas pataustīt, pasmaržot, pajust, vai ne, jo, un tas ir tas brīdis, kad es teiktu, kad ir ļoti svētīgi tas, ko mēs darījām pavasara sirds un stihija retrītā, kad mums bija katrai savai dzīves jomai, ja tā var teikt, bija savas eļļas, viņi tam stāstīja un meitenēm tik ļoti patika. Viņas burtiski, tā un man pašais teikšu godīgi arī man ļoti patika, un kā viņas atšķīrās. Tās vienas, ko mēs skatījāmies, bija tādas zemējošās, tās otras, kas atkal tādas ugunīgās enerģiju dodošās, atkal sirsniņas atvēršanai, tas bija brīnišķīgi, un to mēs arī darīsim tagad retrītā. Jā, un mums būs vēl klāt citas eļļiņas, kas arī ir atbild par katru stihiju, bet jau ejot cauri tieši šai mūsu retrīta tēmai. Jā, harmonija, enerģija un nauda. Nauda vienmēr visiem mums ir svarīga. Bez tās mēs nevaram, tāpēc šoreiz augustā mums būs tēma arī tiešām visam cauri vīsies naudas tēma, kā vairot naudas enerģiju savā dzīvē, kā vairot arī naudu savā dzīvē līdz ar to. Tā kā, tajā mēs dosimies iekšā, un arī ar stihijām. Mēs arī pavasara retrītās, mēs katrā sirds un stihija retrītā mēs strādājam ar stihijām. Bet šoreiz mēs arī tiešām arī vairāk tieši uz šo tādu savu labklājību, pārticību, naudas tēmu, tā kā vairāk iesim tieši dziļumā ar šo, Jā, bet kā ir, Lāsmiņa, ar stihijām? Tu man jautāji par eļļiņām, kā eļļiņas var palīdzēt, bet kā ir ar stihijām? Arī cilvēks atnāk noguris mājās no darba. Ko var darīt stihijas? Kā var ņemt talkā? Stihijas ir tā, ka pirmā ļoti, ļoti, ļoti labi tas, ko es ikdienā daru tiešām, ko es praktizēju, kad ar stihijām var sevi patīrīt, attīrīt. Jo katrai tā stihijai ir sava spēja. Zeme tur savā veidā uzsūc visu attīra. Ūdentiņš aizskalo, uguns sadedzina un gaisa stihija attīra aizpūš. Bet tur ir arī tā prasme, tas, ko mēs darām retrītos, ka mēs trenējamies, kā to praktiski darīt. Kā to darīt, jo ir arī vēl tā, ka citreiz mēs atnākam mājās, un mēs esam visu laiku strādājuši tur galvā, daudz enerģija, domas ir jāplāno, jādara, un cilvēkam ir grūti sazemēties. Kaut kur lidojumā tādā pilnīgā. Un līdz ar to arī tāds diskomforts parasti cilvēkiem tādos brīžos ir, kad visu laiku tā galva strādā, ka viņi nevar nomierināt, ka prāts ir aktīvs visu laiku, un rezultātā ir pašām tāds stress un nemieris no tā. Tas nozīmē, ka pietrūks zemes stihija. Tas nozīmē, ka mums sevi ir jāsazemē. Un tad mēs ņemam to zemes stihiju burtiski palīgā. Kā to darīt, to mēs atkal, to praksē vajag, to es tā nevaru šeit izstāstīt, to mēs darīsim, mācīsimies, apgūsim un izjutīsim, jo tikai praktiski darot mēs varam to piedzīvot. Un citreiz ir tā, ka, piemēram, atkal savukārt ir tā, ka enerģijas trūks, atnāk mājās un, tā kā viss, tā kā izspiests, vai ne? Tā kā lupatiņa cilvēks, un kuram mums visiem tā ir bijis. Es kādreiz, kad nepazinu stihijas, man arī tā bija, Un tu nezini vienkārši, ko darīt, tu esi krīt gultā, vai ne, un viss nav spēka vairāk. Bet tad arī mēs zinām, ka mums pietrūks, piemēram, tā zemes stihija viens un uguns stihija. Mēs varam uguni ņemt palīgā. To enerģiju, to dzirksteli iedegt sev vairāk, savairot, lai mums ir tā enerģija, lai mums atkal tas svaigums, mūžums, lai mēs varam to piedzīvot. Un atkal mēs to varam sev paņemt palīgā. Mēs to varam paņemt palīgā. Tā kā mums uguntiņi tā kā krāsniņā kurās, bet mēs viņu varam to smalko, to netvaramo, vai tā kā
parasti man saka, kas tā ir stihija, tāda stihija, vai ne? Bet tas ir tā kā, piemēram, ūdentiņš, ja mums labi šeit ir tēja, bet ja ir ūdentiņš, viņš ir tāds taustāms, bet viņam ir tvaiki, smalkais, vai ne? Un tad mēs ar to smalko, jo viss jau ir enerģija. Un tad mēs vienkārši retrītā mēs apgūstam, jā, kā ar to darboties, kā praktiski to sajust. Un tā, ka mēs to dabūjam sajūtu, tad mēs varam mājās to arī Vitiņ, vai tev ir, ja tu esi iepazinusi, tu esi arī izgājis stihiju, un stihiju mācības toreiz online, un jau retrīts viens tavs stihija, retrīts reiz muguras, un kā tu jūti, vai tev kaut kas no tā ir mājās arī noderējis, vai tu kaut ko pielieto, vai, praktiski. Jā, es jau pielietoju jau sen. Jā, es jau pielietoju kopš es iepazinu stihijas, jā. Un tas ir tas, zini, kā man liekas, ir tā, tas tāpatās, kā citreiz saka par baznīcu, iet baznīcā, tad, kad viss ir slikti jau, vai ne? Jā. Un tas pats ir arī ar stihijām. Tad, kad tev ikdienā viss ir labi, tad tu tā noliec to maliņā, un tad es esmu tāds cilvēks parastais, kas nav tāds ļoti, skrienošs, un tāds ir, es esmu, un līdz ar to es nolieku maliņā. Bet tad, kad tu sajūti, ka kaut kas nav labi, kaut kas kaut kur būs, tad ir uzreiz, tas pirmais ir aicināt palīgā, ņemt eļļas, un tā kā tu arī teici par to sazemēšanos un par to pamatīgumu, tur mēs varam ņemt arī eļļiņas talkā, un tur mums ir tās koksnīgi aromāti. Tur, kur mums vajag uguntiņu, enerģiju vairāk, tur mums atkal ir tādi sildošie atkal aromāti. Tur arī ir visur, mēs varam viņus salikt kopā un to visu padarīt vēl jaudīgāku. Bet nevēlti meitenes mums arī teica retrītā, ka vajag turpināt tādā kombinācijā, ne tāpēc, ka to var just, un es arī to jūtu, man arī tas liekas, tik ļoti, ļoti tāds, tāda, ja ir kaut kāda pilnība, tad šis ir tas, kas ir tuvu pilnībai, jo, tiešām tik ļoti pastiprina, papildina viens otru, ka, kaut ko vēl iedomāties klāt, jau ir grūti, droši jau, ka var kaut ko, bet daba sasaistē ar dabu, tas jau dara tos brīnumus. Jā, mums, protams, arī būs gan skaņa vēl, gan kakao, gan kārtas, kur mēs ar iekšēji ar sevi sarunāsimies un radīsim sev atbildes uz saviem jautājumiem, tā kā, tas būs tā ļoti garšīgi. Tas ir tā garšīgi, sirsnīgi, mīļi, silti, un es jau gaidu satikties visiem jaukā kopībā. Visiem kopībā un ar stihijām un ar eļļiņām. Jā, ar apzinātā ēšanā. Tā kā mēs silti jūs ieaicinām jūs 21. 23. augusts. Tiekamies būsim mūsu brīnišķīgajā vietā šeit, kur ir daudz prakses notikusi, kur ir burtiski tāda mīļa un sirsnīga mājīga aura, un dosimies arī pie jūras, izbaudīt dabu un būt, un pagarināsim vasariņu tur vēl. Tā kā silti aicinu un rakstiet komentāros varbūt, kā šķiet, kura eļļiņa vai kurš aromāts jums šobrīd pietrūkst, mēs varam aicināt, un arī varbūt sajūtās jau, kura stihija jums varbūt pietrūkst, varbūt ir pa vieglu, vai varbūt ir pa smagu, vai varbūt prātu nevar nomierināt, vai tieši, ir tik smagnēji, ka nevar piecelties varbūt no krēsla, un nevar neko izdarīt, pietrūkst varbūt enerģijas, bet varbūt tieši otrādi, enerģijas ir pa daudz. Uzrakstiet komentāros, mēs ļoti priecāsimies izlasīt un noteikti arī ierakstīsim atbildes kādu jautājumu jūs interesējušo un rakstiet arī, ja rodās jautājumi tieši par pašu retrītu. Pieliksim arī saiti komentārā, kur var palasīt vairāk, kur var paskatīties, kas tur būs, kas ir plānots, kā tas norisināsies, no cikiem līdz cikiem. Tā kā, un tad rakstiet un tiekamies. Un kā pagājušā iepriekšējā retrīta dalībniece arī, es droši varu teikt, ka nevajag baidīties no citiem cilvēkiem, jo šeit mēs esam tik ļoti, ļoti katrs pats ar sevi. Mēs atkrīt pilnīgi viss, kas notiek ārpusē, viss, kas notiek arī blakus pie kaimiņa, jo šeit jau mēs nākam, lai strādātu ar sevi un ļaujamies un paļaujamies un atļaujam sev
tiešām iet iekšā dziļumā, un kurš mēs esam gatavi tajā brīdī, jo arī nevar ielikt uzreiz dziļumā pašā, varbūt kāds var, bet arī tur ir vajadzīgs solīt pa solītim, cik mēs tos solīšus atļaujam būt šajās dienās sev. Tā kā par to nevajag absolūti satraukties un bažīties un droši. Jā, te tiešām ir ļoti droša vide un ir patīkami un harmoniski un tiešām tie procesi, kas notiek. Tas arī paliek šeit iekšā. Tas arī paliek to man arī teikuši daudz, un tas arī man nāk no mana meistara, jo mans meistars no sirds uz sirdi strādāja pats, nodeva mums šīs visas viedās sajūtas, zināšanas, un tā ir tāda sirds, savu dvēselītes telpa šeit, kur būt katram, un katrs ir pieņemts, katrs ir mīlēts tieši tāds, tieši tādi, katrs kā mēs esam, jo mēs esam vienkārši brīnišķīgi un unikāli. Un to mēs arī šeit sev ieraugam, plaucējam, atklājam sevi un vienkārši ļoti, ļoti atbalstošā vidē. Jā, šeit ir ļoti, ļoti atbalstoši, tā kā uz siltu tikšanos. Uz siltu tikšanos, teiksim, šoreiz ir tā, un tiksimies vēl vienu reizi pirms retrīta, lai mēs runātu tieši par šo naudas tēmu, par naudu. Jā, ja jautājumi arī par to rakstiet.